šis te ziņojums, ko saņems Finanšu izlūkošanas dienests vai vide par jūsu veiktu darbību ar skaidru naudu, dos pamatu šai iestādei sākt jūsu izpēti. Protams, tas nenotiks katrā gadījumā. Bet ja iestādē kādai amatpersonai tādu vai savādāku iemeslu dēļ liksies, ka viņi šo izpēti var veikt, šis te viens fakts, ka jūs esat veicis šo te darbību, vai noņēmis šo naudas summu, vai uzskaitījis, dos pamatu veikt jūsu pētīšanu. Un šī pētīšana būtībā atļaus piekļūt pilnīgi visiem datiem, kas ir saistīti ar jūsu maksāšanu. No vienas puses jau it kā jā, jūs visu darat godīgi, un jums nebūtu no valsts ko slēpt. Ok. Bet ar to vienmēr aizbildinās privātās dzīves ierobežošanā. Šeit jāsaprot viena lieta. Jā, mēs, protams, gribētu cerēt, ka visi, kas strādā valsts iestādēs un arī bankās, kurām ir pieejama šī informācija, ir absolūti kristāli skaidri un godīgi. Bet, kā mēs zinām, un diezgan bieži dzīvē esam novērojuši, diemžēl tā nevienmēr ir.